Vai tavā dzīvē ir tā, ka tad, kad tu izplāno kaut ko kopā darīt ar mīļoto cilvēku, ar savu sievu vai otro pusīti vai draudzeni, piemēram, aizbraukt kaut kur, kaut kādā sen plānotā jau ceļojumā vai kaut kāds cits notikums, un bērnus atstājat pie vecvecākiem, lai beidzot varat pabūt kopā divatā, tad viss notiek pretēji. Jūs pēkšņi sastrīdaties, nezinu kāpēc, un nevarat viens otru ciest, un tu nesaproti, kas notiek. Viņa pēkšņi mainās, tu mainies. Kaut kādi sīkumi pēkšņi tiek mesti un viens otram acīs, pārmetumi, un viss tas, ko tu esi plānojis darījis, lai visas attiecības jums uzlabotos, pēkšņi viņi pa kaut kādiem sīkumiem tev sāk visu to burtiski brucināt kopā, visu tevis ieguldīto darbu. Un tādējādi tev sāk šķist, ka tev mīļais cilvēks burtiski vai nicina, un tā var pat attiecības sabrukt. Bet tas viss slēpjas tajā faktā, ka tu dziļi sirdī vēl joprojām jūties kā ievainots bērns vai pusaudzis, un jebkura kritika tiek uztverta ļoti, ļoti personiski. Un tā nevar plūst enerģijas starp vīrieti un sievieti. Jo sievietei stresa brīžos, tad, kad ir kaut kādas stresainas situācijas, ir jāspēj tas novadīt, un vīrietim tas ir jāuztver vienkārši neitrāli. Ja tu vēlies saprast un uzzināt, kā to izdarīt, nāc pie manis, pie Roberta, uz izaugsmes terapiju.